Sveicināti, sveicināti! Atceraties, mums bija jau vairāki video par dysbiozi. Un tur bija tādas nelielas kuņģa zarnu trakta attīrīšanas programmas, un es nobeigumā teicu, ka pastāstīšu vēl par vienu tādu komplicētāku kuņģa zarnu trakta rehabilitācijas programmu, kurā ilgs parasti 3 mēnešus. Un kuru reizi gadā parasti arī es izēju jau vairākus gadus pēc kārtas tāka. Ar ko šī programma atšķirās no tādām mazām programmām? Es teiktu tā, ka šī ir tā kā pamats būtu vajadzīgs, ja cilvēks ir izdomājis, ka viņš vēlas sākt sakārtot no pamatiem savu veselību, tad šī programma būtu tā visieteicamākā. Es šoreiz nosaukšu produktus, kuri ir no Krievijas Nature Sunshine produkts tirgus, bet ir programma izveidota arī tagad ar Eiropas tirgu pieejamiem produktiņiem. Tie mazliet tātad atšķirās, bet no pamatā funkcijas visas ir tās pašas. Es vienkārši gribu pastāstīt to pašu būtību šīs programmas. Jo šajā programmā, šajā komplektā ir iekļauti tādi produkti, kā pamatā, protams, ir šķidrais chlorofils, tad ir skudru koka mize, jeb paudarko, HP Fighter, kaprilskābe, burdoks, bifidofilus florafors un loklo. Tie ir tā kā pamatproduktiņi, kurus izmanto, tad, ja cilvēkam īpaši nav sūdzību, bet viņš tomēr, viņš ir izlēmis, ka viņam gribās kaut reizi tādu iziet pilnu kuņģa zarnu trakta rehabilitāciju. Praktiski šo programmu cilvēks jau tiešām pats var salikt un arī izveidot. Bet kā algoritms ir ņemts no autora Vjačeslava Antiļevska. Tas ir medicīnas doktors, uzturas speciālists. Ilgus gadus bija arī Nature Sunshine kompānijas zinātniskais konsultants. Viņš ir no Baltkrievijas. Esmu daudzreiz mācījusies pie šī autora. Agrāk kādreiz, kad varēja braukt uz Baltkrieviju brīvi, tad mācījos klātienē. Tagad reizēm pieslēdzos, kad ir viņa lekcijas, kad ir kursi, ir viņam arī lielie, garie kursi, kuros ir jāliek pēc tam eksāmeni. Šādu programmu vēl neesmu tā kā saņēmusies iziet apmācību. Tā ir tiešām ļoti pamatīga apmācību programma. Bet pamatus visus pārzinu. Tātad, un kas šai programmai tāds interesants? Tā ietver bāzes līniju, tādu programmas skeletu, kas ir jāpabeidz. Tad jāaiziet un jānobeidz, ja cilvēkam nav sūdzību. Un ir paplašinājumi, un tie ir nepieciešami tad, lai nostiprinātu bāzes līniju, lai efektīvāk kuņģa zarnu traktu koriģētu un stabilizētu vismazāk lai stabilizētu, varbūt pareizāk sakot, visvairāk bojātās kuņģa zarnu trakta sadaļas. Un šī programma sastāv no 4 posmiem. Ir sagatavošanās kuņģa un 12 pirkstu zarnas rehabilitācijai. Tad ir kuņģa un 12 pirkstu zarnas rehabilitācija pati. Tad ir sagatavošanās zarnu rehabilitācijai un zarnu rehabilitācija. 4 posmi. Kopumā, ko vēl jāpasaka, ka pirms programmas uzsākšanas, protams, ir jāpārskata savs uzturs, dzīvesveids.
Jāpalielina ikdienā uzņemtā ūdens daudzums, vidēji 30 ml uz kilograma ķermeņa svara, kas ir jādzer pirms ēdienreizēm noteikti un starp ēdienreizēm. Jāpalielina neapstrādātu dārzeņu un augļu daudzums uzturā, jāierobežo visi brīvie ogļhidrāti, cukuri. Un cukuru labāk šīs programmas laikā aizstāt ar stēviju. Tā es arī pati daru. Parasti iegādājos pirms tam stēviju, iegādājos visus produktiņus un tad jau var sākt. Un tālāk viss ir diezgan vienkārši. Dodās tāda tabula, kurā kreisajā pusē ir stabiņš, saucās tātad kolonna ar jā, ja tātad jūtat to un to, un pretī tad darat to un to. Lūk. Un ieskatīšos tieši pašā tabuliņā. To, ja kādam ir vēlme, to es varu pārsūtīt, bet vienkārši pastāstīšu. Tātad 4 etapi, 90 dienas. Pirmais etaps. Tas ir 10-15 dienas, un šis etaps visiem ir vienāds. Lai tur pirmo reizi vai 10. reizi veids, šis etaps vienmēr ir vienāds, bez paplašinājumiem, bez nekā tāda īpaša. Ja? Te ir skudru koka mize un šķidrais chlorofils. Tātad šķidro chlorofilu dzer vienkārši kā ielej silta ūdens glāzē un izdzer 20-30 minūtes pirms ēšanas, pirms katras ēdienreizes, tātad 3 reizes dienā. Šis pirmais etaps notiek, 3 reizes dienā, 10-15 dienas. Un klāt ņemam 2-3 kapsulas skudru koka mizes. To var izdzert, bet daudz iedarbīgāk skudru koks strādā, ja to kapsuliņas aplej ar vardošu ūdeni, ļauj ievilkties kā tējai un izdzer. Citi to dara arī tā, kā skudru koka mize jau ir tātad ievilkusies kā tēja, atdzisusi un klāt pielej ēdamkaroti chlorofilu. Arī tā var šo pirmo etapu iziet. Par papildinājumiem. Ja cilvēkam jau šo pirmo etapu uzsākot parādās sūdzības, piemēram, grēmas, spiediena sajūta pēc ēšanas, neliela sāpju sajūta kuņģa rajonā, tad pie skudru koka mizes pievieno arī alvejas sulu. 2 ēdamkarotes, 3 reizes dienā, arī kopā ar skudru koka mizu. Nākošais. Ja sāpes ir izteiktas tieši pirms ēšanas vai naktīs, vai pie kuņģa vai 12 pirkstu zarnas čūlas, ja cilvēks zina, ka viņam jau ir tāda diagnoze, tad šim pirmajam etapam pievieno koloidālo sudrabu. Teikaroti, tāpat tējai katru reizi. Trešais vēl tāds papildinājums. Ja pēc ēšanas smakojošas atraugas vai tādas kā gaisa atraugas vai smaguma sajūta pakrūtē, tādos gadījumos pievieno food enzīmus, jeb tā teikt, tie ir labie, fermenti, kurus var iegādāties arī Eiropas tirgu. Viņu nav tādi Eiropas tirgu pieejami, tikai papaja. Lūk, arī šo ņem 1-2 reizes dienā, 1-2 kapsulas, 2-3 reizes dienā ēšanas laikā. Lūk, tas bija tāds pirmais etaps. Otrais etaps ir 20 dienas, un tas ir tāds vienkārši visos etapos, sākot no sākuma līdz beigām, visos piedalās šķidrais chlorofils. Tas ir kā pamats, kā bāze.
Un klāt te pievienojas HP Fighters, kas ir tāds speciāli produkts, kurš strādā pie helikobaktērijas, jā. Un te ņem vienu kapsuliņu HP Fighter, aplē ar chlorofilu ūdeni un dzer 3 reizes dienā 20-30 minūtes pirms ēšanas. Papildinājumi. Ja pie HP Fightera rodas izteikti diskomforta sajūta, tad pievieno Stomach Comfort, ir tāds produkts, kas ir ļoti palīdz tieši barības sašķelšanai. Ja cilvēks ir nervos un ir atkarīgs, jāskatās, ka ir nervu sistēma atkarīga arī no kuņģa darbības, tad pievieno lecitīnu, tāpat var piķoračku saucamo, kuri uztur nervu sistēmas darbību. Trešais etaps 15 dienas. Pamatā chlorofils plus kaprilskābe. Kaprilskābes kompleksa ņem 2 kapsuliņas 3 reizes dienā ēšanas laikā un turpina lietot chlorofilu. Papildinājums. Ja šajā 3. etapā veidojas izteiktas gāzes, bieži parādās piena sēnīte, tur ģinekoloģiskā vai stomatīti vai vēdera pūšanās, tad ļoti labi pievienot pipars, ķiploks, petersīlis vai vienkārši ķiploks, kas ir tabletēs. Tad vēl tāda sūdzības var būt par sāpēm labajā vai kreisajā paribē, rūgtuma sajūta mutē, piemēram, zināma diagnoze hroniskas pankreatīts, tur žultsakmeņi, žults izvadceļu diskinēze vai tur hroniskas holicistīts, izoperēts žultspūslis. Pie šīm te smagām tādām diagnozēm pievieno klāt nonisulu un vai marindu. Tie ir ļoti labi vēl papildus produkti. Ja sūdzības par alerģijām vai autoimūnām saslimšanām, spazmatiskām sāpēm ap nabu, atopiskie dermatīti, atopiskā bronhiālā astma, tad iesaka pievienot mālriekstu šajā 3. etapā. Tālāk pārējiem 4. etaps, tas ir visgarākais, 45 dienas, un šeit darbojušies produkti ir atkal chlorofils, bifidofilus florafors, labās baktērijas, loklo un burduks. Jeb piena dadzes, laikam tā bija. Lūk, un šeit tātad bifidobaktērijas pa kapsliņai 2 reizes dienā ēšanas laikā, chlorofilu turpinām lietot 3 reizes dienā pirms ēšanas, pievieno loklo pa ēdamkarotē, bet sākumā es ieteiktu neuzreiz pa ēdamkarotē sākt ar vienu teikarotīti un pakāpeniski aiziet līdz vienu ēdamkarotē, jo katram cilvēkam ir savādāka uztvere uz loklo. Par to esmu arī iepriekš stāstījusi jau. Un burduks ir tā kā tieši pie žultsakmeņu slimībām, pie dažādām citām problēmām. Parasti viņu, ja nav problēmas ar žultspūsli, tad pa vienai kapsuliņai 2 reizes dienā. Ja tomēr ir žultsakmeņu slimība, tad pa puskapsuliņai 2 reizes dienā. Lūk, tāda ir šī programma kopējā, diezgan sarežģīta it kā, bet ja cilvēks to vēlas, visu aprakstu, nosūtu, izstāstu, palīdz sameklēt produktiņus un var sākt. Šādu programmu iesaku sākt vecā mēnesī, pārbaudīts, labāki rezultāti nekā, kad uzsāk jebkurā laikā. Ja ceļš jaunā nevajadzētu sākt, jo tad mēs tā kā vairojam to, ar ko mēs cīnamies, mēs viņu tā kā vairojam. Lūk, paldies par uzmanību. Lūk, šāda te ir garā kuņģa zarnu trakta attīrīšanas, jeb rehabilitācijas programma.